Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi brāļi un māsas islāmā un labvakar visi pārējie mani paziņas nemeklē. Droši vien jūs esat dzirdējuši, ka tuvojas mēnesis Ramadāns. Pie mums Lielbritānijā viņš sāksies apmēram pēc stundas. Tā norietēs saule. Islāmā diena sākas ar to brīdi, kad noriet saule, nevis kā pagāniem 12 naktī. Un tāpēc es gribēju, pirms atslēdzos no visiem saviem sociālajiem mēdījiem uz mēnesi, ierakstīt tādu īsu video vairāk tiem, kas ir jaunie muslimi, nesen pieņemuši islāmu, un saviem paziņām nemuslimiem, kam varbūt interesē mazliet islāms, vai arī vienkārši, kuri grib mazliet izglītot sevi. Tāpēc gribēju pateikt divos vārdos par mēnesi Ramadānu. Mēnesis Ramadāns ir mēnesis, kurā Allah nosūtīja Korānu. Tas ir mēnesis, kurā Allah nosūtīja Korānu uz pirmajām debesīm. Pirmās debesis tas ir tas, ko mēs saucam par visumu, tas, ko mēs varam izmērīt, bišķiņ palidot pa kurieni, redzēt, pataustīt. Respektīvi, pirmās debesis tas, ko pieņem saukt par visumu vai kosmosu. Pirmās debesis salīdzinām ar otrajām ir kā gredzens iemests tuksnesī. Otrā salīdzinot ar trešajām ir kā gredzens iemests tuksnesī un tā tālāk. Un pārklāja visas septītās debesis Al-Arš, Allah tronis, kurā visas tās debesis ir tā kā gredzena iemesta vairogā. Un virs Allah troņa nav vairs nekā radīts, tur ir radītājs. Reiz pie Allah pateicis Korānu, viņš tika pierakstīts debesīs, viņš tur saglabāts. Apmēram tik ātri mums dzīve paskrien, reklāmas pauze. Un viņš nosūtīja Korānu varenības naktī, jeb muslimi to sauc par Leilatul Qadr. Pravietim Muhammad tika dotas pirmās atklāsmes, pirmie Korāna panti. Iqra bismi rabbika alladhī khalaq, khalaqal insāna min alaq. Lasi tā kunga vārdā, kurš radīja cilvēku no recekļa. Un Allah nosūtīja uz pirmām debesīm visu Korānu, uz mūsu visuma robežām. Pēc tam 23 gadu laikā eņģelis Džibrīl alejhissalam, varenākais no Allah eņģeļiem, jeb pazīstams arī kā svētais gars, noteiktās situācijās, noteiktos dzīves periodos sūtīja vai nu veselas sūras, vai arī fragmentus no sūrām, kas saucās ajāti. 23 gadu laikā viņš sūtīja pravietim. Katru Ramadānu eņģelis Džibrīl alejhissalam nāca pie pravieša un lasīja viņam visu Korānu, kas tika nosūtīts. Un pēdējā pravieša dzīves gadā, pēdējā Ramadānā, viņš atnāca un nolasīja Korānu 2 reizes kopā ar pravieti. Un tad arī tika pateikts pravietim, kādā secībā atrodas Korānā sūras un ajāti sūrās. Jo, kā es teicu, viņi tika sūtīti atsevišķās situācijās, noteiktos, kā saka, momentos pravieša dzīvē. Un viņi netika nosūtīti tādā secībā, kāda viņi atrodas oriģinālā debesīs. Pirmā sūra ir sūra Al-Fātiha Korānā, kas ir Korāna māte, kur visu Korāns paskaidro, bet viņa netika nosūtīta pirmā, kā es teicu, pirmie tika nosūtīts ajāti no sūras, kas ir tuvu beigām. Allah saka mums Korānā, kāds ir mērķis gavēnim. Viņš teica, es jums necitēšu, lai video būtu īsāks, ja kādam interesi, viņš pats var paskatīties, tagad visu var iegooglēt. Apmēram nozīme, Allah saka Korānā, apmēram nozīme, ka tas, kurš sastapa jauno mēnesi, ka tiek ieraudzīts jaunā mēnesis strīpiņa debesīs, un respektīvi Ramadāns sācies, viņam vajag atturēties no ēšanas, dzeršanas un seksuāliem kontaktiem ar sievu no rītausmas līdz saulrietam. Un te es gribētu piebilst tādu vienu svarīgu lietu, kas es bieži pamanījis, ka nemuslimi raksta, viņi pieļauj to kļūdu, viņi saka, ka muslimiem jāturās no ēšanas un dzeršanas no saulēkta līdz saulrietam. Tas nav pareizi, jo jāturās no rītausmas. Rītausma ir 2-3 stundas pirms saulēkta, atkarībā no reģiona un
gada laika. Respektīvi nedrīkst neko dzert, neko ēst, nedrīkst stāties seksuālās attiecībās ar sievu, protams, nedrīkst arī pīpēt un jāturās no visiem pārējiem grēkiem, un ļoti svarīgs moments ir cilvēks nedrīkst strīdēties, nedrīkst paļauties provokācijām, iesaistīties konfliktos. Ja kāds mēģina ar tevim cīnīties, vārdiski vai fiziski, ir jāpasaka, es turu gavēju. Atgādini sev un viņam. Un var paskaidrot, ka es varētu tev atbildēt, bet es to nedarīšu. Tāpēc, ka es turu gavēni dēļ savu radītāju, lai iegūtu viņa labvēlību. Un Allāh saka Korānā, kāds ir mēģis gavēnim. Tas nav pastīties, cik es esmu krūtis, cik es ilgi varu izturēt, it sevišķi karstās dienās, ka mums citreiz 19 stundas nedrīkst dzert ārā 35 grādu, tur strojkā strādā. Nav mēģis pastīties, cik es varu, kā saka, puštu limits savu ķermeni. Mēģis arī nav iegūt labāku veselību vai zaudēt lieko svaru. Ja kāds gavēni tur ar tādu nolūku, viņš nesaņem nekādu atalgojumu no tā gavēņa. Mēģis ir iegūt, Allāh pateicis, ko ar takva. Takva, tā brīvi tulkojot, varētu tulkot kā dievbijība. Respektīvi, takva ir tāda īpašība, ka cilvēks mēģina darīt visu, ko Allāh viņam lika, un atturēties no visu, ko Allāh viņam ir aizliedzis. Un Ramadāna gavēņa mērķis ir iegūt takva. Pēc šī mēneša muslimam vajag būt labākam nekā viņš bija, kad šis mēnesis sākās. Un viņam vajag, un ja viņš nav iegūst dievbijību, ja viņš nav palicis labāks, tad kaut kas nav bijis kārtībā ar viņu gavēni. Diemžēl daudzās muslimu sabiedrībās jūs pamanīsiet, ka diemžēl Ramadāns ir pārvērties nevis par gavēšanas mēnesi, bet par izēšanās mēnesi. Ka visu dienu cilvēki nēd, un pēc tam naktīs 5 šitas te dažādi ēdieni, un tad ēd visu nakti. Tam nav nekāda sakara ar islāmu. Citreiz cilvēki man prasa, kāds ir jūsu īpašais Ramadāna ēdiens. Jo, piemēram, Pakistāņiem ir īpašie Ramadāna ēdieni, Ēģiptiešiem, sīriešiem, jā. Visi tie īpašie Ramadāna ēdieni, tam nav nekāda sakara ar islāmu. Īpašais Ramadāna ēdiens ir 3 dateles. Pravietis Sallallahu, kad pārtrauc gavēni, viņš teica, pārtrauciet ar 3 datelēm. Svaigām. Neatrodas svaigas, 3 kaltētām. Neatrodas kaltētas ar ūdens malku. Neatrodas ūdens malku, sāls šķipsniņu. Neatrodat sāls šķipsniņu, pakošļājat kaut vai koka zaru, lai pārtrauc gavēni. Tāpēc visi tie special Ramadāna foods, vazāšanās pa veikaliem, iepirkšanās, tam nav nekāda sakara ar Ramadānu. Tā ir vienkārši kristiešu kopēšana, viņa Ziemassvētku sezonas kopēšana. Un pravietis to teica, ka, diemžēl, viņa umma sekos žīdiem kristiešiem soli pa solim, un ja viņi ielīdīs ķirzaka salā, tad muslimi arī līdīs ķirzaka salā. Bet vienmēr būs grupa muslimi, kas pieturēsies reliģijai, kā to darīja pravietis un viņa līdzgaitnieki. Un tie arī būs tie, kas izglābsies. Tāpēc svarīgi, Ramadāns tas ir Korāna mēnesis. Es tūlītās atslēgšos no visiem sociālajiem mēdījiem. Es Ramadānā neskatos ziņas, nelasu ziņas. Es pat nelasu nevienu citu reliģisko literatūru, tikai Korānu un Korānu tafsīru, Korāna skaidrojums. Jo tas ir Korāna mēnesis, kad mums vajag nodibināt saiti ar Korānu, ar Allāh neradīto vārdu, tiešo runu, kas ir svarīgākais, kas ir uz šitās pasaules, veids, ar kuru mēs varam pietuvoties savam radītājam, un tas ir vienīgais veids, kā mēs varam, kā saka, pārnesā nozīmē sakot, pieskarties visum radītājiem un uzturētājiem. Tas ir lasot viņa tiešo runu, kā viņš to pats izteicis un nosūtīja savam pravietim. Un vēl viena lieta, ko muslimi dara Ramadāna mēnesī, tas ir taravīh lūkšana. Tā ir lūkšana pēc, kad iestājas pilnīgā nakts, tā ir papildus lūkšana. Parasti viņi ilgst stundu, 2, 3, atkarībā no imāma un no vietas, kur tiek lasīts. Un visbiežāk taravīh lūkšanas laikā, Ramadāna laikā, tiek nolasīts viss Korāns oriģinālā. Imāms viņu lasa un viss, kas stāv aiz viņu, klausās. Tā kā pārsvarā muslimi savā dzīvē
vismaz reizes gadā noklausās visu Korānu tieši tā, kā Allah viņu izteica un kā pravietis viņu nodiktēja saviem līdzgaitniekiem. Un tas tā vienkārši, ejot no darba uz mošeju, īsts video, kā saka, atvadu video līdz nākamajam mēnesim. Un es arī iesaku visiem brāļiem, māsām, kā saka, ieslēgt sociālo mēdīju detoksu un gavēt arī no visiem šitiem nevajadzīgām lietām. Un arī ziņas skatīties, tas ir bezjēdzīgi. Citi man lasīja, kā mēs varam atslēgties, ja Gazā redz, kas notiek. Ko, ja tu skatīsies, kā Gazā mirst tavi brāļi un māsas, kā tas viņiem palīdzēs? Vai tas, ka tu tur iepastos Palestīnas karodziņu, ko starp citu britu neticīgais dizainers izdomāja priekš viņiem? Vai artificial intelligence kaut kādu bildīti, kā debesīs lido tur palestīniešu bērnu nogalinātie iepastos. Kāds viņam palīdzēs? Nekāds nepalīdzēs. Vienīgais, kas var izmainīt situāciju, Allah. Un Allah nemainīs situāciju, tikmēr mēs paši neizmainīsimies. Un vislabākais veids, kā to darīt Ramadānā, ir darīt to, ko jūs varat. Jūs nevarat neizbeigt karus, jūs nevarat izbeigt nabadzību, bet ko jūs varat? Jūs varat prasīt Allah, lai viņš to izbeidz. Jūs varat izlabot sevi, un ja mēs katrs labosim sevi, tad inšallah Allah izlabos mūsu situāciju. Visiem svētīgu Ramadānu, lai Allah pieņem jūsu gavēnu atvieglojumus, pieņem jūsu nakts lūgšanas un manējās, protams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.